1-1-1, tātad vēlreiz aicinu visus pirmā etapa veicējus nāk nostāties. Tātad pirmais numurs šeit, pašā maliņā, turāk šautuvei. Trešais numurs, nāciet uz startu, stājamies. Otrais, trešais numurs, līstāps nostājamies savās pozīcijās. Un tātad nav jāskiet taisnī, nostājas atrodās upīkai. Pārsvaltu taisni, tikai pārsvaltu, tikai skrienam pārsvaltu. Līdz kaut kāds svies pāris zālī, tiks diskvaltēts, skrienam pārsvaltu. Sacīsim dalībnieki, gaidām, kuru katru brīdī starta signālu. Kartas vēl neaiztiekam kartas, tādu nolaižam rokas lejā. Tad paceļam visu rokas augšā un aiziet! Wow. Jautājām, tāpēc šo labāko komandas ieturēt un to noskaidrot. Tagad distanci fiziski diezgan smagi, visu laiku jāskrien augšā kalnās, pa parkām, lejā, pa žungļiem, man jāskrien žungļiem, nezinu kā citiem. Bet vispār nolīt arī diezgan spraigi, jo jau uz pirmajiem punktiem mēs bijām diezgan liels kļūdas, uz pirmo vienkārši nevarēja atrast punktu, uz trešo skatītāju punktu paņēma ļoti neizdevīgi varianti. Un pēc tam nolēma, ka jāskrien drusku mierīgāk, un jau augšā kalnā jau laikam šī bija otrais, un pēc skatītāju punktu Jānis Sārs kļūdījās, un tur mēs viņu noķērām, bet žēl, ka neizdevās uzvarēt pirmo etapu, Jānis bija pārāk stiprs tīrus pēdu. Labi, Jānis, paldies, dalībnieks, varbūt vēl esmu intervijā. Šīs pirmā etapa uzvarētāja Jānis Somu, man teikt vēlos Jānis Sāru, un, protams, Jānis Tamužu, kā Jānis Somu gādi sankēt. Smagi, viens punkts sākums jau kļūdās, pirmo punktu. Pēc tam sāku spiest ātrāk sviet, es slims un plaušu aizgāju vispār, paelpot nevar. Dabūju atlaist, uzkrūtījos. Un tad mierīgi atsēdēju un paņēmu pīšu. Malas labi, un kurā brīdī tu atzini Jāni un arī otru Jāni? Jāni Sāru ielokā zaļajā, viņš sāk kļūdīties, staigāja pāri, piet horizontāli punktu augšā. Un pēc tam nezinu, kur viņš palika, un Jānis pēdējo, tam viņš paņēma uz asfaltu. Labi, malas, un kā patīk, varbūt daudzie skatītāji punkti? Interesanti. Kādā ziņā punkts, kur var nekļūdīties. Bet, maliči, sasniedzības labas, apvidus, kārtīgs nakts, apvidus. Jā. Labi, paldies Jānim, jā, atgādījum tātad viņš šīs nakts pirmā stafetes etapa uzvarētājs, un mēs redzam arī komandas 19. numuru, Emils Dārs ir finišējis. Emil, varbūt kā gāja šīs nakts distancē? Labi. Jā, vai pieļauj kādas kļūdas, nedaudz atlikt no uzvarētājiem? Sākumā kā jau visi pieļauj pirmo, mums arī beidzies. Labi, Emil, ok, atpūties, jā. Un tā kāds dalībnieks saņem arī sponsors Ansolu tālāk. Redzam, Mātijas Jansons šobrīd veic distanci un nodod stafeti otrā etapa veicēju Martai. Jā. Un redzam arī Aigars Leibums 8. numuru finišē. Tad uzjautāsim Matiesam, kā gāja, varbūt šīs nakts stafetē? Viss bija labi, bet laikam jau beidzot lampu būs jāpērta. Ar šito nevāršanu vairāk. Laiks ir pagājuši. Labi. Bet ne, bija normāli, kaut kur džeki pazūd, jā, tad neko darīt jāskrien pašam. Aigars man cīnāk. Jā. Labi, un redzam arī visam smago. Labi, varbūt, mēs redzam, Aigars Leibums ir finišējis, varbūt neliela ekspresa intervija ar Aigaru. Kā gāja distancē, varbūt kāda kļūdiņa? Vai bija kļūdiņas, bet nav sīkas, tāpēc, kad ieskrēja mežā uzreiz lausti koki, sakrituši, tā kā bija ko paskatīties. Labi, ko varbūt ieteikt pāriem šīs nakts dalībniekiem ņemt vērā? Izmantot vairāk kaciņas ceļus, līnijveida orientierus zaļajos mežos nelīst iekšā.
etapā un pirmajās dalībnieces lampām, kur kāds brīd uzzināsim, kādu numuri un kas tās ir no komandām. Mēnesis arī mums šonakt ļoti skaisti. Upē ūdens līdz pupiem, tā kā labāk apskriet riņķi droši vien. Jā, labi, Anī! Mēs šobrīd redzam, ka Anī Zaļaskala no Inkaušanas komandas tuvojas otrajam kontrolpunktam. 4 līdz līderiem, tu esi trešā priekšā Daci un Sandri, tā kā noskrien mierīgi beigas un būs labai. Un mēs redzam, ka tā ir komanda kontrols brīdis, tāda Daci Bungas ar 3 minūtes 45 sekundes atturēšanos un Sandras ir sasniegusi šo trešo skatītāju kontrolpunktu. Šeit augšā mēs izvēlējām pārkaldiet pāri upei, un man bija jāapkaldi, ja man bija pāri galvai. Un, tad lampas internetu un man var tajās galvas jūties pirmo punktu. Bet bija vienkārši. Malas Sandrijā, tātad Sandra šobrīd ir pirmajā vietā līdz 2 grupā. Mūžu vaidot distancē Andru Kivnieku, aptuvenā atpalicība varētu būt tās 3-4 minūtes. Andris labi dodas distancē un cer nocērt Antolītu Rasovu. 1., 2., 3., 4. un 5. pilnīgās burkās. Pārējais it kā bija ok. Un tad vēl viens punkts bija, kas bija augšā. Pie saules kādu arī. Grūti tajos brikšņos vispār. Arī nav skrietis kaut kāds 4 gadus mežā. Labi, Dāvi, redzēja arī kādas konferences dalībniekus distancē? Ar vienu Igaunu ļoti pārsvarā visu distanci kopā skrēja, viņam kaut kad jābūt. Labi, Mala. Viņam gājas distancē, ok, small interview from Estonia, no Kavoru. How was today's race? Really hard. Really hard. Okay, what was the biggest problems for you? The first point. I don't find it. Okay, Igauni. Antolis Rasovs ir tās, kur pirmais dodās katrā skatītāja punktu līdz 2 grupā. Sandrs Kunies kaut kur nedaudz atpalicis. Tad Antolis atzīmējās otrajā skatītāja kontrolpunktā. Un vienkārši dodamies uz otro skatītāju kontrolpunktu. Sandrs Kunies. Šobrīd otrajā vietā no līdz 2 grupā. Un kā minēja, tad gaidām šobrīd dalībnieks veterāniem junior grupā, kuru katru brīdi mēģināt parādīties pēc finiša reizes. 2 minūtes kādas vairāk. Mērģiāna jau to nakts tapešu uzvarētāju. Bet aizmugurē nav. Un arī trešā vietā šobrīd Ausekļa komanda Edgars Vārts sasniedz otro skatītāju kontrolpunktu. Atzinājās un dodās tālāk distancē. Minūtes līdz Andrim, tā kā noskrien mierīgi būsi cīniekā. Būs labai. Nu, iepoza. Bija? Jā. Un mēs redzam tādu skaņepi, dodas uz otro skatītāju kontrolpunktu. Man bija vēl mazāka. Saurīti. Anatolis Rasovs kopā ar komandu vēl finišā. Sasniedz finišā vinējās pēdējā kontrolpunktā. Un uzskatām arī sasniedz Pirmos 2 nevarēja atrast. Tātad trešajā skatītāja kontrolpunktā un sasnieguši finiša līniju. Paskatīsimies, jā. Un arī šobrīd Andris Kilnieks sasniedz finišu. No komandā ar pirmo startu numuru Andris Kilnieks. Noskaidrosim rezultātu un kura komanda būs tātad uzvarējis 1-2-1. Grupā vēl šobrīd tiek pārbaudīts zemes kārtiņas un atzīmes visu ir izdarīts pareizi. Šīs
nāks. Redzējām jau tās atstāpēc uzvarētāju komandu Nolēm. Varbūt teiksim interviju Antonijam, kā klāt distancē? Briesmīgi. Es tam nevarēju pirmos divus atrast. Tā Andris man noķēra un tad grūti gāja. Mēģināju mukt, bet nekādīgi nemukās. Nevarēja, bet tad mums atšķīrās pārtu tūp pirms priekuļiem un tā mēs pašķīrāmies. Un visi vairāk es viņu pēc tam neredzēju un tad es tā kā vairāk uzmanījos beigās, bet vienalga šur tur neprecīzi gāja. Vai pārsteidza visi tie zaļie, tad nebija skrējis tādos. Labi, paldies Antonija, apsveicam vēlreiz komandu Nolēm un otrās iecīgoja kontrolfrīks ar Andri Kilnieku šeit pie manīm. Varbūt Andri, kas šonakt izdevās, kur varbūt nedaudz Antonija nācās atlaist vai kāda kļūdiņa? Nu jā, tieši parsts bija. Tur, kur tieši tie metāla konstrukcijas bija, kur ir tas labirints un punkts bija tieši pa vidu. Līdz ar to tur nācās bišķīt atpalikt no Anatolija un pēc tam nākošo punktu arī mazliet noraka un tad jau arī palaidu viņu. Pēc tam bišķīt riskēju, kļūdījos un tad jau arī bija prom Anatolija. Jā, bet malāc apsveicam Andri tātad arī ar otro iegūto vietu un jā, Andrim tātad visu cieņu, tiešām izdevās labs starts un nedaudz aiziet. Un tātad kopējais mazs starts ir aizgājis, tas nozīmē, ka visi sacensību dalībnieki ir devušies distancē, šobrīd pulkstens uz tieši 12:30 un, protams, vēlēsim arī šiem dalībniekiem, lai izdodas atrast visus kontrolpunktus un atgriezties arī šeit Safeša rajonā, protams, skatītāju punktus un arī finiša komandā. Un šobrīd vēl valstis komanda Amerikas sasniedz finišu, trešo vietu. Mēģinām nakti augstajā sākties 2000. Ielociņu uzrūt mazliet. Tu nevēl stresiņš, bet nu tad tā mierīgāk. Labi, un vai redzēja konkurenci kaut kā priekšā vēl aizmugurē? Es praktiski visu distanci viens skrēju. Dažus veterānus varbūt. Aiziet, Mārtiņ! Tā nav laba izvēle, bet labi, es visus filmēšu. Cik tur dzēš? Nu, līdz viduklim. Arī saņem dāvanas un apbalvojumus. Labi, aplaus tātad Miks junior grupas uzvarētājiem. Un kā jau minēju, tātad šī Miks veterānu grupu komandas ir izcīnījuši šogad godam startējuši, un kā jūs redzat, tiek apbalvots visas 7 komandas ar godam veikto distanci. Un svinības, es domāju, var sākties. Paldies visiem dalībniekiem. Gaidām, protams, jūs nākamā gada Mervienu pats sākatēs 2014. Un novēl veiksmīgu sezonu. Paldies jums visiem un laimīgu ceļu māju. Tiekamies jau drīzumā. Pēdējā apbalvojumie, uztais kopīgas bildes, tātad atmiņai. Paldies sacensību dalībniekiem vēlreiz, tātad un